Čau visiem! Esmu atpakaļ ar savu otro dzemdību stāstu. Liekas, man redz, šitā laikam būs labāk. Esmu iekārtojis, kā redzat, meitas istabā, kamēr abi divi mazie ķipari guļ. Viens guļ viesistabā, otrs guļ guļamistabā. Tad man vismaz ir kaut kāds neilgs brītiņš, lai es varētu kaut ko uzfilmēt. Ar ko lai sāk? Šīs dzemdības 100 reizes bija vieglākas. Man nebija nekas šajās dzemdībās slikts, ko pateikt. Viņas bija tiešām ļoti vieglas un arī neatstāja man kādas traumatiskas sajūtas. Ar meitu manas dzemdības, man liekas, iepriekšējā video es neteicu, ar meitu manas dzemdības bija 18 stundas, tad ar puiku man bija daudz ātrāk viss tas process. Man nebija nekādu priekšvēstnešu, to, ka man vispār sāksies dzemdības. Man pēdējā vizīte pie ginekoloģijas bija 24. septembrī. Noliktais dzemdības datums man bija 27. septembris, bet, kad es jau biju 24. septembrī pie dakteres, tad viņa man iedeva jau nosūtījumu uz ierosināšanu, jo pēc ultrasonogrāfijas izstījās, ka puika netaisās nākt ārā. Kad atkal atkārtosies tas pats, kas ar meitu. Es aizbraucu pēc pirmās vizītes mājās, neko nejūtu, jutos, kā es jutos visu laiku ikdienā. Ja ar meitu man bija ļoti viegla grūtniecība un ļoti smagas dzemdības, tad ar puiku bija otrādāk. Man bija ļoti smaga grūtniecība, bet ļoti vieglas dzemdības. Ar puiku man bija tā, ka man bija ļoti liels problēmas ar gremošanas sistēmu. Man ļoti dedzināja kuņģi. Es varēju dzert pa vairākām renī tabletēm dienā, lai es vispār varētu funkcionēt, lai es vispār varētu ēst, lai es vispār varētu gulēt. Man ļoti tirpa kājas, tās kājas man bija tāds sajūta, ka es viņas varētu griestos iekarināt. Un tas bija tā, tas grūtniecība tajā ziņā bija ļoti grūta un smaga. Un tā es tur nodzīvoju pa mājām. Es zvanīju 27. septembrī vēl dakterē, kad man bija noliktais dzemdību datums. Viņa man teica, vēl pagaidi kaut kādas 3-4 dienas, ja tad nekas nenotiek un mazais nedomā nākt ārā, nu tad gan ir jādodās uz dzemdību namu, uz uzņemšanu un jāierosina dzemdības. Tā es tur staigāju un 29. septembrī visa diena pagāja diezgan mierīgi, nebija vispār nekādu priekšvēstnešu. Staigāju, biju pa mājām, glušņāju, skatījos televizoru, baudīju pēdējās dienas kā mamma vienam bērnam. Jo es jau zināju, ja man nekas nenotiks, tad man būs jābrauc uz dzemdību nodaļu. Es attaisījos jau iet gulēt, bija kaut kādi pulkstens, man liekas, 29. septembrī pulkstens 11 vakarā. Jā, 11. Es iedzēru atkal savu renī tabletīti, paņēmu sev ūdeni blakus un ielīdu gultā un skatījos seriālu. Un domāju, ka man skatīšos seriālu, tikmēr aizmigšu. Vīrs jau bija aizgājis gulēt, viņš jau gulēja tajā laikā. Un pulkstens kaut kādos 11:30. Es jūtu, ka man ir tādas dīvainas sajūtas vēderā. Ka man tā kā velk to vēderu, bet ja ar pirmo grūtnieku vai pirmajām dzemdībām man likās, tā sajūta bija tāda, ka tev vajag palielam uz toliti, un tev var gremošanas, tā kā kaut kādas tur zarnas, tāda, neforša sajūta. Tad ar šo grūtniecību mana sajūtas bija tā kā mēnešreizēs. Un es pie sevis domāju, mēnešreižu man nav, viņas man nevar būt. Prieksnvērsēšu man nav nekādi bijuši. Un tad es tādu sēdēju, domāju, varbūt tās ir viltus kontrakcijas, varbūt tas ir viltus, tas nav tā kā pa īstam. Bet es jau 12. ieslēdzu mūziku uz televizoru, tā klusām, lai arī vīru nepamodinātu. Un domāju, labi, es vienkārši paņemšu tās kontrakcijas un sākšu uzskaitīt. Un es tagad gaidu, un es domāju, labi, es mēģināšu vēl aizmigt, nav tā sajūta tik nepatīkama, lai es nevarētu pagulēt, bet līdz ko es laidos miegā, tā nāca sāpe atkal. Un sāpes intervāls bija 5-4 minūtes laikam. Un man visu laiku bija tā blakus doma.
ar otriem dzemdībām atceries, viss notiek daudz ātrāk nekā ar pirmajām dzemdībām. Un es tagad tur tā sēžu, bet arī tās sāpes sāka kļūt aizvien intensīvākas un intensīvākas un ļoti ātrā periodā. Ja meitu man bija tā, ka man ļoti lēnām tās sāpes cēlās, tad šeit bija ļoti ātri. Es jūtu jau, ja man bija pirmais tā kā mēnešais, pēc tam jau es jūtu, viss man jau krusti jau sāk sāpēt. Un tā kā diezgan grūti neizturami, un arī ir jāsāk elpot. Tāpēc, ka bez elpošanas tu pa lielam nevari to sāpi pārciest. Un ar slikto pieredzi pirms tam es zināju, ka mums būs jābrauc uz Jūrmalu. Kad es dzemdēšu Jūrmalā, es nedzemdēšu vairāk dzemdību namā, tāpēc, ka man ir pārāk slikta pieredze bijusi dzemdību namā. Un es jau zināju, ka man ir diezgan laicīgi jau jāsaprot, vai man ir jābrauc, vai man nav jābrauc. Lai nav tā, ka man ceļā uz Jūrmalu izdomātās bebis iznākt ārā. Un es tur kaut ko mocījos, kaut ko ņēmos viena pati ar mūziku, bet man bija tā sāpes, ka es vēl varēju domāt viņu starplaikos, ka es varēju runāt, ka es varēju staigāt. Es nebija tā, ka es biju tā kā ar pirmām dzemdībām, ka man likās, ka es vairs neko nevaru, man sāp, un es vairs neko nevaru, un es nevaru izturēt. Tad ar šīm man tā nebija. Bija diezgan viegli viņas pārdzīvot. Un tā es nomocījos līdz kaut kādiem 4 rītā. Jā, 4. Un 4 rītā es sapratu, ka tas nav viltus. Es jau 4 stundas viena pati caur tām kontrakcijām dzīvoju, un es saprotu to, ka man ir jāmodina vīrs, jo viņam vēl ir jāaiziet pakaļ mašīnai, mums vēl ir visas mantas jāsanes mašīnā, un mums vēl ir jātiek uz Jūrmalu. Un mēs dzīvojam pie Vienības gatves. It kā ceļš liekas, nav baigi tālais, nav tā, ka jābrauc būtu no kaut kādas Jūglas, piemēram, vai vēl no kaut kurienes. Un es tagad modinu vīnu, vīrs neko nesaprot, viņš tā kā, es viņam saku, ir laiks, ej pakaļ mašīnai un tā, un tajā laikā jau mums arī mamma dzīvoja pie mums. Mazais kompaņons pamodās. Jāpabeidz būs filmēt ar šito mazo ķiparu rokās. Tajā laikā jau pie mums dzīvojās mamma, jo viņai, ja man jābrauc uz dzemdību namu, tad mamma paliek ar mūsu vecāko bērnu. Un es jau vīram sakot, eju uz mašīnu, es jau teicu, kad viņam ir jāiet arī modināt mamma. Tā kā viņa arī saprot to, ka viņai no rīta ir jāceļās pie vecākā, pie meitas. Un. Iesi? Jā. Labi. Un vīrs aizgāja pamodināt mammu. Tajā laikā jau mamma nāca pie mums. Tajā laikā mamma, nevar. Tajā laikā mamma jau nāca pie mums, tā kā pie manis uz istabu. Un palīdzēja man tā kā pārdzīvot tās kontrakcijas, jo man jau bija tā, ka es jau vairs nevarēju viena pati pārdzīvot tās kontrakcijas, jo man vajadzēja, lai man spiež uz krustiem, jo tiešām tie krusti nenormāli sāpēja. Un ej pazīmē. Un tad mamma nāca pie manis, spieda man krustus, kamēr vīrs aizgāja pakaļ uz mašīnu, aizgāja pakaļ mašīnai un nones arī lejā visas mantas. Un viņš sanāk, mēs iekāpām mašīnā 5 no rīta. Bet pie mašīnas tur arī bija vesels stāsts, kas ar mani notika. Man nebija vēl nogājuši ūdeņi. Es vēl neko nebija no ūdeņa nogājuši, nekas, man vienkārši bija kontrakcijas. Un vienā brīdī es saprotu, ka man no tām sāpēm reāli paliek slikti. Piedodiet, ja ir blakus trokšņi, tāpēc, ka ir mazais pamodies. Kā es paliku? Pie mašīnas nostājoties, es jūtu, ka man vajag vemt. Man reāli vajag vemt. Ar meitu es nevēmu. Man reāli vajag vemt. Un pie mašīnas apstājoties, protams, es izdarīju to, kas man bija jāizdara, bet pa otru galu man likās, ka man nogāja ūdeņi. Kas beigās nebija ūdeņi. Es vienkārši apčurājos pie mašīnas. Iekāpjot, es jau pie mašīnas pārģērbos. Ārā jau bija rudens, ārā jau bija augsti, bet es jau pie mašīnas pārģērbos. Es stāvēju ar pliku dibenu. Paldies Dievam, ka nebija neviens cilvēks un neviens cilvēks nestaigāja tur apkārt. Bet
Es vēl kā tagad atceros, tas vēl vīram teica, aiz nostājies aiz mani, lai es varu pārģērbties. Tas arī bija, tas bija vienkārši kuriozi, jo man reāls nāca smiekli pašai par sevi, ka man tā gadījās. Bet, dzemdībās nekad tu nezini, kas ar tevi var notikt. Un tad mēs iekāpām mašīnā, un man kontrakcijas jau bija ap 2-3 minūšu pauzi. Nu, kaut kur tā. Nevajag. Ar 2-3 minūšu pauzi. Un iekāpjot mašīnā, tu nevari nostāties ne četrāpus, neko. Tev reāli ir jādzīvo tā kontrakcija sēžot mašīnā, kas bija vienkārši nereāli. Tas bija vienkārši kaut kas briesmīgs. Es sēžu tajā mašīnā, un man liekas, man bija tajā mašīnā no Vienības gatves līdz Jūrmalai. Mēs aizbraucām pa 15 minūtēm. Jā, ļoti ātri, jo nebija ne mašīnu no rīta, neko. Bija vispār tukšas ielas, neviena nebija. Tā kā mēs diezgan ātri nonācām uz turieni. No vienas puses ļoti priecājos, ka tas notika pa nakti, nevis vēl būtu jāstāv kaut kādos sastrēgumos vai vēl kaut kas. Mašīnā, man liekas, es izdzīvoju kaut kādas 5-6 kontrakcijas. Jūrmalā mēs ieradāmies ap 2 vai 5:30, 5:40, kaut kur tā tajā laikā. Mēs apstājāmies, vīrs izņēma ārā mantas, un mēs tagad gājām iekšā Jūrmalas slimnīcā uzņemšanās, zvanījām pie durvīm. Iznāca ārā vecmāte, kuru varēja redzēt, ka viņa ir tikko pamodusies. Viņa ir tikko pamodusies, viņa ir samiegojusies. Mēs te ierodamies tagad no rīta, ja? 5:40 no rīta. Viņi man neaizveda uz to apskates telpu, uzdeva visāds jautājumus, uz kaut ko, paņem dokumentus, kā jau viss tā peripētī. Viņi man uzlika uz tonīšiem un pārbaudīja atvērumu. Atvērums bija 4 centimetri. Atcerieties, tas ir svarīgi. 4 centimetri bez 10,6. 4 centimetri. Kontrakcijas man ir tādas, kad es vēl varu izturēt, tādas. Un es atceros, kad dzemdību namā tā, ka man pārbaudīja atvērumu. Tas bija nenormāli sāpīgi. Ka nenormāli sāpīgi. Un tad, kad viņa man gribēja pārbaudīt atvērumu, es vēl teicu, lūdzu, dariet to saudzīgi. Man ir ļoti, ļoti slikta pieredze ar Rīgas dzemdību namu. Lūdzu, dariet to saudzīgi. Un tad, kad viņa man pārbaudīja atvērumu, es nejūtu pilnīgi neko. Un man likās, cilvēkam reāli ir zelta rokas, jo es pilnīgi neko nejūtu. Un man bija 4 centimetri, viņa teica, jā, mēs jūs paturēsim, ko jūs ņemsiet, ģimenes palātu vai parasto palātu, viena pati, es saku, nē, es esmu ar vīru, es ņemšu ģimenes palātu, un tā tālāk. Tad mums uzveda augšā uz ģimenes palātu, mans kontrakcijas bija 2-3 minūtes starpā, uzveda mums augšā uz ģimenes palātu, viņa man teica iekārtoties, un tad iet līdz gaiteņa galam, un tur būs dzemdību zāle. Kamēr es iekārtojos, es vēl pārdzīvoju kaut kāds 3 kontrakcijas. Jau pulkstens ir 6:30. Vīrs jau arī bija sanesis mantas, mēs jau bijām iekārtojuši, mēs tagad abi devāmies uz dzemdību zāli. Ejot dzemdību zālē un uzliekot mani uz krēsla pārbaudīt, man 40 minūšu laikā bija 9 centimetri. No 4 uz 9, 40 minūtes, 40 minūšu laikā. Man pat kontrakcijas nebija tādas, ka es nevarētu izturēt, jo ar pirmām dzemdībām man vajadzēja epidurālo tad, kad man bija kaut kādi 5 centimetri. Tagad man ir 9 centimetri bez epidurālās. Un viņi man saka, tūlīt jau tā kā būs jāspiež ārā. Bet tur man nostrādājās mans psiholoģiskais pārdzīvojums, tas, kas man bija ar pirmajām dzemdībām. Es teicu, es nespiedīšu un es nedzemdēšu, kamēr man nebūs epidurālais. Viņi saka, bet tev jau ir 9 centimetri, tev tur nekas vairs, tā kā... Es saku, nē, es nespiedīšu, kamēr man nebūs epidurālais. Tur reāli nostrādāja mana psiholoģija, to, ka es biju reāli pārdzīvojusi, traumatiski pārdzīvojusi pirmās dzemdības. Un viņi saka, labi, es pasaukšu anesteziologu, lai tev tur iešpricē. Un skaita, man jau ir 9 centimetri. Kamēr atnāca anesteziologs, iešpricēja man,
Es vēl pārdzīvoju kaut kādas kontrakcijas, bet starp tām kontrakcijām es varēju smieties. Arī kontrakciju laikā es varēju pa lielam smieties. Nu, tā kā mēs ar vīru kaut ko jokojām, arī ar to vecmāti mēs kaut ko tur jokojām. Un 7 no rīta mani uzlika uz galda, uz dzemdību galda. Man bija iedot epidurālā, bet epidurāla vēl līdz galam nebija iedarbojusies. Un tad, kad man bija 9 centimetri, man pārbaudīja, viņa pārbaudot man atvērumu, man pārplīsa ūdeņi paši no sevis. Nu, tā kā ar viņas to, ka viņi pārbaudīja mani. Tā kā ūdeņi bija nogājuši, ūdeņi bija labi, viss bija kārtībā, un tad man uzlika uz tā galdu, un jau ir 10 centimetri, un man arī jāsāk spiest. Epidurālis vēl līdz galam nav iedarbojies. Un viņi man saka, kā tev ir, tad, kad nāk kontrakcija, tu spied, un viņš bija ļoti zemu. Ja ar meitu man viņa bija ļoti augsta, viņš bija ļoti zemu. Un mēs spiežam, un es pa lielām spiedu reizes 7. Man liekas, 7. Iepriekšējā dzemdību stāstā es stāstīju, ka man bija veikts tas iegriezums, lai meita varētu piedzimt. Ļoti liels procents bija to, ka šajā reizē man tā vieta plīsīs. Un dēļ tā spiediena, dēļ visa tā. Bet man bija tā, ka man palaimējās. Mazais piedzima 7:58 no rīta. Pa lielam mums tas aizņēma kaut kādas, 40-45 minūtes. Es spiedu kaut kādas, 10, 7 kaut kā tā. Es neatceros precīzi, cik reizes spiedu, bet es atceros to, ka tas bija ļoti ātri. Un es atceros, tas notika ļoti ātri. Un tad, kad viņš piedzima, viņa man uzlika uz vēdera, viņam viss bija kārtībā, viņam nebija ne nabas saiti ap kaklu, viņam nekas nebija, viņš bija piedzimis ļoti veselīgs, un viņš uzreiz sāka bļaut, ja meita nebļāva ar visu to, ka viņai tā sirdsdarbība bija kritusies vispār. Viņš vispār man nebija, viņš raudāja, viņam viss bija kārtībā. Pārbaudot manus plīsumus, man bija tikai viens neliels iekšējais plīsums, lielā rēta, ko pagājušām dzemdībām plīsusi man nebija, kas bija ļoti liels brīnums, jo pārsvarā viņa plīst. Tad viņa man uzlika uz vēdera, 2 stundas mēs bijām dzemdību zālē, viņš piedzima 3,610 kg smagumā un 55 centimetri. Un piedzimšanas laiks bija 7:57. Tad mēs tur bijām 2 stundas dzemdību zālē. Es varēju pati, ja ar meitu mani veda ar ratiņkrēslu, tad ar dēlu es varēju aiziet pati uz savu numuriņu. Man vispār nebija nekādas problēmas. Es varēju uzreiz apsēsties. Man nebija tā, ka es nevarēju apsēsties. Es varēju mierīgi apsēsties, es varēju mierīgi aiziet uz tualeti. Es varēju, visu izdarīt. Man nebija vispār tā sajūta, ka es nebūtu vispār dzemdējusi. Un pēc tam mēs pavadījām 3 dienas dzemdību zālē, vai dzemdību tajā ģimenes palātā. Ar meitu man tas nebija, bet ar viņu man bija tā reizus nesadarība. Līdz ar to viņš man gulēja gandrīz 3 dienas, bet mums pēc 3 dienām arī izlaida. Viņš visas tās 3 dienas gulēja man zilajā lampā, jo viņš bija galīgi dzeltens. Viņš man gulēja zilajā lampā. Mums likās, ka mums nepalaidīs ārā, bet mūs palaida ārā pēc 3 dienām, jo viņam bija daudz labāk palicis. Reāli šautout Jūrmalas slimnīcai. Es ar dzemdību namā Rīgā tas bija vienkārši briesmīgi. Tā ir briesmīga attieksme, kas tur ir pret cilvēkiem. Es negribu nevienu sabiedēt, varbūt arī kādam noveicās. Bet man bija diezgan, ļoti rūgta pieredze. Un ar Jūrmalas slimnīcu es varu teikt tikai visu to labāko. Tiešām visu to labāko. Ļoti forša slimnīca un ļoti foršs personāls un ļoti pretīm nākošs. Viss bija ideāli. Šīs dzemdības bija vienkārši ideālas. Tā kā paldies, ka noskatījies. Mēs dosimies paēst. Paldies, ka noskatījies manu 2. dzemdību stāstu. Un priecāšos, ja piesakosi.
ja vēlēs mani redzēt ikdienā un redzēt manu ikdienu ar šito mazo viengadnieku un ar 6gadnieci, droši pierisko man Instagramā. Un tiekamies nākamajā video. Paldies, ka noskatījies!